skatāmies taču uz visu Eiropu, uz Vakaru Eiropu, jo mēs sasniedzam augstāku dzīves līmeni, jo mēs kļūstam, piedodiet, egoistiskāki, mēs kļūstam patērējošāki, mēs neesam gatavi ziedot sevi kalpojumu, kas ir ģimene. Ģimene, kupla ģimene, tas ir kalpojums citam. Ja man jautā, kas tad ir tā prioritāte pašvaldībai, tad tā ir mūsu cilvēki un ģimenes. Tā ir daļēja atmaksa interešu izglītībai. Tie ir pakalpojumi, sociālajie pakalpojumi, tā ir sociālā palīdzība, kas, es teiktu, viņa ir lielāka kā visur citur. Bet tur ir tas joks, ka šie bērni ir kāpuši kokos un nobrādušies vakarā, nomazgā mutē un aizliet gulēt. Pilsētas bērni tādi, viņi ir rudītāki, viņi ir universālāki. Viņš bumbu noķer, viņam tas ir loģiski, nevis treniņu rezultāts. Tad, kad bijām Ceslainas novadā, tas, ko viņi vēlas, arī runājot par maksu, viņi ir gatavi kaut ko maksāt, piemēram, kaut kādas ieejas maksāt paši. Iedodiet transportu. Iedodiet transportu, aizbraukt ekskursijā. Nav visiem transportu, nav mašīnas, nav bērnu, kas tur var izvedāt, kaut ko apskatīties un redzēt. Ļoti labprāt. Sveicināti, kā jau dažreiz mēs uzliekam brilles un apskatāmies. Madonas novads runā. Un tā kā es dzīvoju Blaumaņu novadā, tad vienmēr cilvēkiem ir ļoti interesanti uzzināt, ko tad saka un kā tad ir. Un vienmēr, kad Dieva dzirnas lēni maļ, tātad tas, ko tauta runā, tad tas viss tā arī ir. Un šodien par to tautu parunāsim no tāda aspekta, kā iet ģimenēm, kā iet bērniem. Un, lai nebūtu jāzina, ko viena tante teica, nosēdinājām arī divus kungus un mani. Iepazīstamies tad? Jā, Agris, Madonas novada pašvaldības domas priekšsēdētājs. Māris, 5 bērnu tēvs, Vidzeme, ērgļu stacijas saimnieks. Ilvija, strādāju Madonas novadas sociālajā dienestā. Darba vieta man ir Ceslaine un strādāju palīdzības nodaļā. Un cik bērnu mamma? 2. Mani sauc Jānis, esmu 5 bērnu tēvs. Ikdienā manas profesionālās gaitas ir saistītas ar projektēšanu, esmu arhitekts. Aktīvi esmu iesaistījies un kalpoju Madonas katoļu draudzē. Vidusskolas vecāku pārvaldē. Jā, tad laikam īsākais. Tāds neveikls klusums. Varbūt tu kā ģimenei draudzīgākās pašvaldības vadītājs varētu kaut ko bišķi iesākt mums to sarunu. Lai viņi pēc tam rīt reiti kā kamolītis no kalna vai kalnā. Jā, visu cieņu 5 bērnu tēviem un mammām un lielām ģimenēm un vispār visām ģimenēm Madonas novadā. Ja man jautā, kas tad ir tā prioritāte pašvaldībai, tad tā ir mūsu cilvēki un ģimenes viennozīmīgi. Un lai viņām ir labi, lai viņas jūtas labi mūsu novadā, un ir dažādi veidi, kā mēģināt šo sajūtu dot, un pašvaldība to cenšas darīt, bet varbūt šādas sarunas ļoti labi nodara, lai saprastu, vai šo mūsu atbalstu jūt, kas ir tas, ko varētu darīt vairāk vai savādāk, un kas tad būtu jādara, lai Jānim un tev, piemēram, būtu 6. vai Ilvijai 3. 6. es esmu domājis, bet tas, laikam, ir cita podkasta jautājums. Paklau, man ir čoms, kurš saka, kad zini, kad ir labi, tad, kad nav slikti. Kā ir ar tiem bērniem un ar to ģimeni un ar to sociālo jomu pašvaldībā? Es nezinu, kāpēc skatos tevi. Es gribētu teikt, ka pašvaldība, salīdzinot ar citām pašvaldībām, kaimiņu pašvaldībām, es gribētu teikt, ka vienmēr ir uz ko tiekties, bet ir izdarījusi ļoti daudz. Gan uz palīdzību, gan uz atbalstu, gan uz visu, lai ģimenēm šeit būtu labi, lai šeit varētu dzīvot, lai šeit varētu palikt. Un es pie tās domas arī palieku, jo ne par velti tad es šeit arī dzīvoju. Un principā man kā mammai, nevis kā sociālajai darbiniecei, es teiktu, ka man šeit ir labi. Jo ir paziņas, kas dzīvo blakus novados, un ir jomas, kurās nav tik labi. Un līdz ar to tad, es varētu teikt, ka vienmēr ir uz ko tiekties. Bet Madonas novadā, jā, Madonas novads ir izdarījis daudz un joprojām dara daudz. Kaimiņu novada droši vien Gulbena un Jēkabpils. Gulbena, Jēkabpils, Balvija, Alūksne, tas, kas mums te tuvāk. Un kas mums ir labāk? Mums ir ļoti daudz, jebkurā gadījumā. Tās ir brīvpusdienas, tā ir daļēja atmaksa interešu izglītībai.
Tie ir pakalpojumi, sociālajie pakalpojumi, tā ir sociālā palīdzība, kas, es teiktu, ir, viņa ir lielāka kā visur citur, bet tas, uz ko es varētu teikt, uz ko tiekties, ko es vienmēr esmu arī teikusi, kad ģimenes nevar pastāvēt, ģimenes nevar šeit būt, ja mums nav darba vietu, ja mums nav dzīvojamā fonda, ja mums nav kur palikt, ja mums nav kur dzīvot, tad nav. Tas ir tas pudeles kakls, ja tas dzīvojamais fonds? Lielā mērā, jā. Tiešām tā specifika ir, ka iedzīvotāju skaits paliek mazāks, bet to dzīves vietu arī trūkst, kas ir jārisina un ir protams, padomā. Šis tas, tajā skaitā vienas vai vairāk daudzdzīvokļu māju būvniecības Madonā, kas kaut kādu risinājumu dos, bet protams, kad arī lauku teritorijās pie tā ir jāstrādā. Šobrīd 20 dzīvokļiem mēs esam Eiropas Savienības fonda līdzekļus piesaistījuši dzīvokļu remontam pašvaldības dzīvojamajā fondā. Bet noteikti tā situācija ir veidojama, ka ģimene pati var šeit nākt, veidot, attīstīties un darīt. Viens ir šī uzņēmējdarbība noteikti un darba vietas, bet otrs arī ir tāds pašvaldības pleca sajūta, ko Ilva jau teica, bezmaksas ēdināšana, bezmaksas bērndārs, piedzimšanas pabalsts, interešu izglītība, transports uz mācību iestādēm, darbs ar jaunatni. Ja runā par pensionāriem, viņiem arī tā puscena tagad ir no jaunā gada, ja? Jā, un es saticis seniorus, kas to jau aktīvi izmanto, un tā mobilitāte ir, un viņiem ir svarīga. Jā. Noteikti arī Ilvija mazliet pieskārās bērnu ar īpašām vajadzībām, dienas centrs, rehabilitācija, pakalpojumi, lai ir tā atbalsta sajūta, jo, ja tas cilvēks šeit jutīsies labi, viņš šeit gribēs būt. Un viens par iedzīvotāju skaitu runājot, viens ir darīt visu, lai ir bērni un iedzīvotāju skaits vienkārši paliek vairāks, un otrs tomēr ir šī iekšējā migrācija. Un panāk, ka grib Madonas novadā būt, grib pārvākties, grib nākt uz šejieni dzīvot vai kā minimums palikt. Tad beidzamie divi teikumi, tā kā pa Jānu bija domāti. Jā, es ar kaut kā saslēdzās man šis stāsts, jā. Mazliet par to manu lēmumu mūsu ģimenes, Jauntabušās Rīgā. Mēs bijām iekurtelējušies katrs savā darbā, mums bija dzīvoklis, bet šķiet tas lēmums atnākt uz Madonu mūsu gadījumā bija mazliet arī pārliecības un emociju vadīts. Tas, ka mēs negribējām būt lielpilsētas vergi. Šajā sakarā es domāju būt par šoferi bērniem. Nemitīgi atrasties no pulciņa uz pulciņu pārvadājot bērnus, to es ļoti skaidri sapratu, ka tas nav tas mūsu ceļš. Protams, tā bija mūsu dzimtā puse. Protams, tā bija iespēja reālam darbam. Mēs abi divi kā jauni speciālisti. Es Madonā atgriezos kā pilsētas arhitekts, Agnes kā matemātikas skolotāja ģimnāzijā. Tas, protams, bija tas finansiālais balsts. Jā, kaut kāds varbūt tas ieļaunojums ir uz to situāciju, ka tajā mirklī atgriežoties Madonā mums bija jāsāk pilnīgi no nulles. Mums nebija iespējas jēdzīgi dabūt kaut kādu vai kaut vai īrēt dzīvokli, jo tie visi bija tādā diezgan tehniski trakā stāvoklī. Ja tu esi no šīs puses, tev tik vecāki? Jā, mans konkrēti stāsts ir, mana mamma un mana ģimene ir no Bārkavas un sieviņas vecāki ir no pilsētas. Ja, un mums tādu lauku īpašumu nebija, un mēs skaidri zinājām, un atnākot uz Madonu, mēs pat skatījāmies, vai iegādāties piepilsētā kādu īpašumu un kādu lauku sētu, kā saka, sev veidot par ligzdu, bet mēs izvēlējāmies variantu iegādāties dzīvokli un tad skatīties, kad ir pieejamāka šī saprotam vairāk situāciju, kur mums pašiem labāk patīk, un tad izvēlēties šo māju. Mēs pamanījām, viņam 5 bērni, viņš iegādājas dzīvokli, cik tur kvadrātmetru varētu būt 94. Tik veidā viņš to 180. Liepiņu ģimene savu 4. atvezi sagaidīja 46 kvadrātmetros. Mums bija pārbūvēts 2 stabu dzīvoklis, kur mēs spējām. Jā, varbūt tas ir arī mans veiksmes stāsts, kad es tiešām arī kā profesionālis es spēju ieraudzīt dzīves lielākās vērtības. Nē, Agnes ir tādā ziņā mums absolūti vienprātība, kad
varbūt tajā šaurībā dažkārt ir pat lielāka ģimenes sajūta nekā... Jā, es savai ieteicu skatīties Tiny Houses, ir tāds, kā var mazās mājās pasaulē sadzīvot, un tad jau... Tas ir tas, par ko es šobrīd varbūt domāju, bet šobrīd mēs esam uzbūvējuši savu privātu māju pilsētā, un tā ir nepilni 200 kvadrātmetri, un tur mums ir gana vietas, un tas ir to visu pūļu un pašu rokām būvēts, un bērni iesaistīti, un darba tikums, man liekas, tas ir tās vērtības, ko var saņemt, dzīvojot perifērijā. Tu nekad Rīgas dzīvoklī nevarēsi bērnam iemācīt, kā ir malku sazāģēt. Nevarēsi iemācīt jēdzīgi makšķerēt, nevarēsi... Varbūt Māris tagad man oponēs, bet... Es drīzāk domāju par Kasparu Dimitru, kurš viņiem tagad tur Cēsu novadā, viņi ļoti skatās, lai nebūtu tās veiparkus pa daudz neizplestos viņu uz skaistajām ainavām. Un viņš teica, ka mēs šeit esam pēdējie mohikāņi. Un tad brīdī, ka viņš saka, ka mēs šeit esam pēdējie mohikāņi, tie, kas dzīvo laukos, man iekšē kaut kā negribās piekrist, mēs neesam pēdējie mohikāņi. Es savā laikā jūtos kā pirmais, un to tiešām nesaprastu. Kāpēc? Mums bija dzīvoklis abiem, man bija darbs ar starptautiskiem projektiem Norvēģijā. Un vienkārši uz vienas dienas, septembrī, mēs teicām, mēs atgriežamies savā dzimtajā pilsētā. Un uz mums tiešām skatījās kā uz kaut ko nesaprotu. Ilija atbrauc uz Cēsvaini tāda ģimene. Opā, te mēs esam, skatāmies. No šī brīža situācijas bērndārzā vietas ir? Jā. Pirmajā klasē vietas ir? Jā. Mūzikas skolā arī kāds iet? Mākslas skola arī? Jā. Uz basēnu cik tālu jābrauc? Mazajiem uz Madonu. Mazajiem uz Madonu, lielajiem Balvi. Nav tālu. Viss ir? Pilnīgi piekrīt tādā ziņā. Par basēniem tas īpašs stāsts, jo es savulaik esmu skaitījis, īstenībā novada teritorijā ir kādi 10 basēni. Protams, es pats RTU mācoties speldēju 50 metru basēnā, ja? Jā. Un mēs pirmās lekcijas iemācījāmies speldēt 6 metros, ja? Respektīvi, tam nav vajadzīgi, lai profesionāli. Kurā ir 9 basēni? Jā, īstenībā. Tas ir ieskaitot kaut kādus pakalpojumus sniedzējus. Tas ir manā mazajā meitā. Jā, tā kā es tiešām varu, mēs šeit neizvērtīsim, bet pats esmu piedalījies vairāk par projektēšanā. Kur ir 9 basēni Madonas novadā? Sāksim skaitīt? Jā. Ošupe, Barkava, Varakļāni, Prauliena. Tad ir Smeceres kroks, tagad ir nost principā, Efeja, Saulīte, jau ir kaut kādi 8. Jā, es domāju, ka tam startam, lai mēs iemācītu kvalitatīvi peldēt, ir pilnīgi visa infrastruktūra, lai mēs runātu par augstu sasniegumu sportu, protams, tad ir Priekuļa, tad ir Valmiera un tā tālāk. Par bērndārzu bērniem visu novada bērni, praktiski visi, kas iet bērndārzos, brauc uz Saulīti, tur ir treneri. Viņi iziek šo apmācību un viņiem ir šī iespēja. Saulīte arī nav dārgi, ja tu aizbrauc uz Priekuļiem, saproti, ko nozīmē aizies ģimeni. Saulītē, ja jums iet bērni, tad tas ir bezmaksas pasākums, arī tāda nianse. Arī pat, ja neiet Saulītē, arī braucot no Cēsvainas, nav jāmaksā. To mēs arī kā ģimene esam daudzkārt izmantojuši īsti. Skaidrs, ka visus pakalpojumus nevar vienmēr dabūt visās vietās uz vietām, bet tas, ko Ilvija iesāka, mums ir tā politika bijusi. Maksimāli tuvu dzīvesvietai saglabāt bērndārzu, maksimāli tuvu dzīvesvietai skolu. Ja tā skola nav vai interešu izglītība kāda konkrētā nav, tad transports uz interešu izglītību, piemēram, Madonā ir bez maksas. Lai būtu mobilitāte, lai būtu tā iespēja visiem, cik jau vien var nodrošināt. Bet jāņem vērā, ka mēs esam liels novads, teritorija ļoti liela, sadrumstalota. Un tā mobilitāte ir svarīga, un tas iedzīvotājs laukos mums arī ir svarīgs. Kaut vai sniega tīrīšana uz katru lauku viensaitu, kas ir tāds pamat pakalpojums iedzīvotājiem laukos, lai tas pēdējais mohikānis, lai viņš jūt to pašvaldības elpu mazliet sev aiz muguras, ka es neesmu viens par mani padomā, un man ir vismaz tas pamat pakalpojums. Šodien ar ceļu tīrīšanu klājas vislabāk, droši vien vismazāk sūdzību, ne? Jā, tas kā loterijā. Bet tas ir ietaupījis daudz līdzekļus, kurus varēs izmantot lietderīgi kaut kur citur, ne? Jā, protams, un ir diezgan daudz projektu plānu šogad, tajā skaitā pagastos, apvienībās, un ieguldīsim skolu infrastruktūrā, publiskā infrastruktūrā, industriālā zona, daudz projekti. Ļoti interesanti, manuprāt, tieši ģimenēm ir katrā pagastā plānots vismaz 1 vai 2
tā saucamie līderi projekti līdz 20,000 eiro publiskajai ārtelpai, kur iedzīvotāji bija iesaistīti un zinu, ka piedalījās sanāksmēs un diskutēja, vai mēs gribam peldvietu, vai rotaļu laukumu, vai skateparku. Un tad balsoja un izteica savus viedokļus, un šie projekti visi būs. Šogad sāksies realizācija, un varbūt tā vietas piesaiste rodas, jo viens ir Ilvija teica darba vieta, otrs ir pakalpojumi, bet ir tā vietas piesaiste, ka es varu lemt, mani uzklausa, manas idejas varbūt ņem vērā. Es esmu kopienā, pats varbūt piedalos darbos. Tas arī, manuprāt, ir nemazāk svarīgi. Es domāju par tām iedzīvotāju padomēm. Arī mums tā kā no malas saka, ka klausies, vajadzētu būt jums te kaut kādām iedzīvotāju padomēm. No otras puses, mēs dzīvojam, mēs savā starpā komunicējam. Man neprasās mums tādu padomu vadīt. Bet viņam būs jābūt vispār nākotnē. Mums jau arī dažas ir. Dažas ir? Tikai tā pagaidām diezgan maz piesakās iedzīvotāji. Ne? Tāpēc, kad var jau visu atrisināt, reku viņš iet uz veikalu, uzklūp virsū, tad droši vien bieži. Es atceros, ka piekdienas vakarā zvanu, lai tu aizved uz Jākapilu, ne? Visādi ir bijis. Nu jā, tas arī ir ģimenē draudzīgākā pašvaldība. Kā šefam uzvar, vai tu nevari gadījumu? Kas jādara. Tas ir šausmīgi interesanti. Šausmīgi un interesanti. Es atceros arī no tām interešu izglītībām, kad Briežkalns, mums te ir tos ziemas slēpojumi no decembra. 1. decembrī, man liekas, bijām vienīgā Latvijā, ko 3 nedēļas nogals, kas mazais ēkļu lepnums. Un arī atnāk pašvaldībā nostājās cilvēks, kurš ir pārstāvis, parāda reku certificēti treneri, un mēs šeit un tagad pielēmjam, ka jā, labi. Reku Madonā izglītība tā tad ir distanču slēpošana, ziemā barka vai volejbols, ērgļiem piestāvēs kalnu slēpošana. Un pielēmam kaut kāds 18, vismaz tā nospried, ja būs ziema, tad 18,5 vai 19,000 tur aizies uz to, ka par kalnu un par treneriem ir samaksāts. Tik vien kā atbrauc un izīrē savu inventāru. 70 bērni apmēram to apmācību šajā ziemā ir guvuši. Un es ticu, ka tas attīstīsies arī uz priekšu. Kā vispār ir tām intereses izglītība? Kur tas uz priekšu vēl var tālāk attīstīties, ja mēs esam jau ģimenei draudzīgākā pašvaldība? Tās intereses jau ir dažādas, bet tur arī koks ar 2 galiem. Jo mēs vairāk dažādojam to vai nu sporta veidu vai pulciņu klāstu, jo sākas tā cīņa par bērniem. Es zinu, ka sporta skola arī sporta komandas komplektē savus bērnus, un tad distanču slēpotāji saka, ka tie bērni pāriet uz iekštelpu sporta veidiem un otrādāk. Tā ir atkal tāda dilemma, ka varbūt tomēr mazliet tā specializācija, nevis visu apjomu šeit uz vietas, bet es arī uzskatu, ka pa teritorijām mēs mazliet specializējamies. Tu jau teici, Barkava ir volejbols, Kalsnova ir florbols, Ērgļi ir kalnu slēpošana. Tas arī, manuprāt, mums ir raksturīgi, ka mēs tomēr specializējamies, jo visu mēs nevaram, bet tā dažādība gan ir liela. Es gribētu piebilst par interešu izglītību. Tas ir tāds viens lauciņš, bet nepieminēju, kad, manuprāt, kas vēl ir izcils Madonas novadā tieši jauniešiem un bērniem, tās ir ar šo līdzmaksājumu bērnu nometnes. Nevienam nav noslēpums, kad viņas tiek ļoti ātri aizpildītas šīs te vietas, un tas ir tas, ko man gribētos teikt, ka viņu varētu būt vairāk, viņas varētu būt biežākas. Varbūt ne tas finansējums varētu būt lielāks konkrēti tai vienai nometnei, jo arī šobrīd uzskatu, ka tas līdzmaksājums, kas ir jāsamaksā vecākiem par to nometni, atkarībā kāda, vai viņa tur ir diennakts vai dienas, tas ir simbolisks, ja bērns nedēļu ir nodarbināts un ja viņam vēl, tiek nodrošināta naktsmītne un pusdienas, un tas, cik ātri šīs vietas aizpildās uz nometnēm, man liekas, tas vien liecina par to, cik ļoti šis kā pakalpojums, ja brīvais laiks ir aktuāls, liederīgs, un man liekas, arī gan bērni, gan vecāki to novērtē. 25,000 eiro šogad ir nometnē, ko mēs esam piešķīruši, un pilnīgi ar garantiju tā nauda tiks apgūta. Es zinu, ka man ir problēmas, tieši tā bērni tiek izķerti, makšķerēšanas pulciņu iekļos, es pamēģināju, es saprotu, ka viņi nāk nabaga jau tā diezgan nopresēti, un vienīgais, ko viņi varbūt gribētos kāpt kokā vai mest ar akmeņiem ūdenī vai kaut ko tādu, bet tādu mērķtiecīgi, noguruši. Cilvēki, cik viņam ir tās uzmanības, tik viņam ir, tad pēc tam viņi nevar dabūt. Uz kādiem pulciņiem tavējie iet? Uz slēpošanu, Smeceres silu, un tad tie, kas ir vidusskolā, pašā skolā koris, dejas, tie, kas ir uz vietas. Braukāšanai tikai uz Madonu. Mans stāsts ir droši vien
savādāks no tā, ka Madonā šis viss ir faktiski 2-3 minūšu gājumā. Visi bērni man tiek gan vecākais puika spēlē profesionālu basketbolu, LBL un tagad reģionālajā līgā. Jaunākais puika, supertalantiņš, līdzīgi. Pats apmeklē visus, būdams 9-gadīgs puika, visas vietas sasniedz. Tādā ziņā es varu tikai būt pateicīgs, ka mēs izvēlējāmies šo soli, nākt uz nelielu pašvaldību, kur tas ir tiešām viss sasniedzams. Vecākā meitiņa ir mūzikas skolā, jaunākā meitiņa ir volejbolā, izcili treneri, izcilas iespējas arī varbūt saistīt savu turpmākās gaitas ar kādu profesionālu šo novirzienu. Ja? Tāpat skolā piedāvātās aktivitātes, dejas, un tas tiek izmantots. Un precīzi tas pats, ka jau šobrīd, teiksim, tādās komandas sportos, treneri, diemžēl, ir spiesti bērnu dārzā jau klauvēt pie durvīm, interesēt ar kādu pasākumu, ja, un tā tālāk. Draftēt. Māri, tu nedzīvo Madonas pilsētā, kā tavi bērni nokļūst uz kaut kādiem treniņiem? Mēs esam izgājuši, es nezinu, kāpēc, bet es esmu vērsts vienmēr skatīties to, kas pietrūkst un kas vēl vajadzīgs. Un bieži vien tādā 100 kilometra aspektā es redzu, ka man šeit dažreiz, es neteiktu, ka es neatbalstu, bet man krīt uz nerviem, ka esiem jādod vai tautsdejas vai jāiet korī, jo citādi neskaitās. Respektīvi, nišu izglītība tiek atstāta novārtā, tāpēc, ka liekas, kā, mums jau ir, ko tad jūs vēl gribēt. Līdz ar to tā ievilkt elpas dažreiz, tas bija sievas lēmums, mēs aizbraucam uz Siguldu bišķīt padējot bišķi savādāk, nevis tikai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un citādi sieviešu meiteņu futbols vienkārši neticams pasākums. Kad tu nosēdies kā sencītis tribīnēs, tu paliec par muļķi. Un tu nedrīkst bļaustīties. Treneris ir pēdējais, kurš paskatās, un viņi visi klusē, mēģina klusēt, un tad tāpatās noraujās. Tur ir vesels psiholoģisks thrillers, un mazas meitenes, kuras spēlē futbolu, un atkal talantīgi treneri, un atkal turklāt treneris, kurš ne tikai atstrādās savas stundas ar tām meitenēm, viņš māca viņam sarunāt, ar mazām meitenēm sarunāt. Pamēģini, tu kā meita tēvs saproti, kas tas tev arī taču. Un tad ir tā, ka viņš tur pulsu arī uz to, kā top sporta laukums pie vidusskolas, jo sporta laukums tiek pakārtots tieši tam, ka tām meitenēm būs jāspēlē uz tā laukuma. Līdz ar to rodās tāda celoņa sakarība, ka nevis mēs te vienkārši, ziniet, kaut kur investējam, nezinot kur, bet kur būs. Un mēs tagad trenējamies zālē, bet kurā brīdī mēs varēsim iet uz gludā segumu. Es redzu, ka tur tas ritentiņš griežās, un cilvēkiem, mūsējiem vecākiem ir biedrība atbalsta. Jau meitenes izauga ārā, tu fiksi uzraksta projektu, iesniedz komitejā, doma nobalso, piedot kaut kādus dažus simtus, lai var nopirkt meitenēm meiteņu formas tērpus, tāpēc, ka viņas jau tur tagad kaut kādā Lidl līgā iet. Labi, izskatās labi, un mēs kā tāds maziņi ledlaudzīši, viena meitene no Varakļāniem, viena no Madonas, bet lielākoties no Ērģiem arī dzeni, kas jūtās kā viena komanda. Es to simboliski redzu, man patīk, kā tas izskatās. Tādiem komandas sporta veidiem, runājot par augstu sasniegumu sportu, skaidrs, ka ir cits izaicinājums. Tie visi bērni ir faktiski pievilkti, un tas kopējais līmenis tomēr ir mazliet mazāks. Un Rīgā ir citas atkal problēmas, kā viņi tur kaujās par tikšanu, te mums ir faktiski mazliet jāpievēl tie bērni. Bet tur ir tas joks, ka šie bērni ir kāpuši kokos un nobrādušies vakarā, nomazgā mutē un aizliet gulēt. Pilsētas bērni tādi, viņi ir rudītāki, viņi ir universālāki. Viņš bumbu noķer, viņam tas ir loģiski, nevis kaut treniņu rezultāts. Un arī tas, kas man ļoti izbrīnīja, tas, kad treneri saka, no 12 gadu vecuma ļoti uzmanieties, kādus papīrus jūs parakstiet, jo sākās talantu medības. Šitāds skuķēts, viņi jau medīja. Un tad paga, kas tad tas ir teikt, jau lielais sports vai kā? Ja gribēs iet uz regbiju, tad Ļaudonā ir meitiņu regbija komanda. Bet Madonā nebija arī tas, ka būs tagad arī tenis iespējams spēlēt? Būs arī tenis iespējams spēlēt labā kvalitātē. Tagad ir meitiņu regbija komanda? Ļaudonā un Latvijas čempionāta virslīgā piedalās. Artūriņš. Tā kā tā specifika ir dažāda, un tā ir arī tāda liela novada priekšrocība, ka mēs varam būt dažādi, un tas arī ir kaut kur tas mūsu spēks un tā pievilcība. Es gribēju pajautāt par jauniešiem.
Mums ir politika katrā pagastā jauniešu centrs vai multifunkcionālais centrs. Ar domu šos jauniešus piesaistīt teritorijai, viņi tur var realizēt savus projektus, vai nevalstisku organizāciju projektus, vai jauniešu projektus, vai vienkārši būt aktīvi un darboties. Vai tas var kalpot kā magnēts atgriezties? Vai tas ir atgriezties, tas ir tikai darba vieta, finansiālais, vai arī tā piesaista teritorija caur to, ko tu esi darījis vai ielicis, vai tas varētu būt arī mehānisms, kā atgriezt jaunieti atpakaļ? Vai atgriezt tikai ar to, ka tu vari izpausties jauniešu centrā ar savām idejām un ka tu esi kaut ko sasniedzis un tas ir palicis un tad tu, nezinu, aizdeji vienalga uz Rīgu un tad vai tas būs, lai tāpēc tu atgrieztos, es domāju, ka nē. Bet, lai tu varētu izpausties, radoši attīstīties un veidotu savu personību, kļūtu drošs, nezinu, darba tirgū, tālākā izglītībā viennozīmīgi, jā, jo visu laiku gan jauniešu centrus, gan multifunkcionālos centrus esmu uzskatījusi par vienkārši izcilu vietu, kur var, es nezinu vēl nevienu citu jomu, kurā var tik ļoti izvērsties, ja tev ir radoša domāšana, ja tu vēlies strādāt un tev ir komanda, es nezinu vēl vienu jomu, man neviena cita joma nenāk prātā, kurā vēl varētu tā izpausties, lai būtu fantastiski rezultāti, lai augtu brīnišķīgi bērni un jaunieši. Bet jums kā vecākiem ir izdevies atrast savos bērnos tos talantus? Tu teici, ka tev ir mazais talants basketbols, jā? Gribētos tā teikt un ceru, ka tā piepildīsies. Kā talantus tieši to, ko mani bērni dara, nē. Tāpēc, kad, lai es viņos saredzētu kaut kādu talantu, mēs aprobežojamies pa lielam ar to, kas ir pieejams uz vietas. Mums ir sarežģīti izbaudīt tādus pilsētas labumus, gan interešu izglītībā. Fantastiski to, ko piedāvā, piemēram, Madonas bērnu jauniešu centrs. Tas pulciņu klāsts ir vienkārši neaptverams. Ko tik tur nepiedāvā, par ko tur nevar apgūt un iemācīties. Tad šis lauciņš mums visticamāk netiks apgūts, jo es vienkārši nespēju to izvadāt. Man ir jābūt darbā. Meitenei. Tas, ka pietrūks laika gan vecākiem, gan pašiem jauniešiem īstenībā. Jā, un ja bērni ir mazi, ja pieņemsim, bērns ir jau tādā apzinātā vecumā, tad, protams, ir sabiedriskais transports un tīri veiksmīgi uz Madonu var izbraukāt. Bet, ja ir tādi 6, 7, 8, 9 gadi, viņš nekur nevar izbraukāt. Un līdz ar to es ceru, ka viss vēl ir priekšā un tādi talanti parādīsies tādā lauku bērnu vecākā vecumā. Jauno ģeogrāfu skola sadarbībā ar CSIM, puika vecākais braukā. Tas uzņēmēja gēns, ko ģimnāzijā šobrīd bija bērnu šī te uzņēmēja darbības forma, kas ir šobrīd skolēnu mācību uzņēmumos arī. To es redzu kā arī tādu milzīgu talantu un plusu Madonas novadam. Un to arī jau gadu no gadu mēs pierādam arī, valsts mērogā, ka tās mācību firmas tiešām spēja. Man pašam puika pagājušajā gadā arī vecākajam 2. vietu ieguru. Tā kā kāda bija tā ideja? Puikam bija ideja par sensoru, kas tiek ievietots pārtikas, leduskapjos, kur nolasa šo te pH līmeni un attiecīgi saprot, vai ir bojāts produkts vai nav, un tad attiecīgi jārēģē tas. Tāda it kā, liekas, drosmīga ideja, un šobrīd viņi arī strādā šogad jau ar jaunu uzņēmumu, tagad viņi izstrādā telefonu viedierīcēm papildus iekārtu, kas kontrolē attālumu, kādā tu drīksti skatīties, un tad attiecīgi signalizētu par to, ka tu esi pārāk tuvu pielicis viedierīci. Tādas idejas, kas dzims no mūsu pašu bērniem, un tie ir absolūti viņu produkti, un šeit ir brīnišķīga iespēja arī nokonsultēties arī tādā tehnoloģiju līmenī. Ir cilvēki tiešām arī pie mums, kas spēj palīdzēt, kā to pareizi programmēt, pareizi piesaistīt. Jā, mūzikas skola, es domāju, to jau republikas līmenī mēs redzam, kādus talantus mēs spējam sēt šeit, un tas arī ir faktiski jautājums par to pieejamību, par to kvalitāti, kādu mēs šeit spējam savos bērnos ielikt kā pamatu. Bet par to iepriekšējo rubriku, kā viņiem likt atgriezties, es domāju, ka te varbūt, ja mēs runājam par tādu pilsētas attīstību, tad es domāju, ka tāds nākamais posms varētu būt, ka nevis viņiem likt atgriezties,
bet viņus nepalaist projām, ka tā vidējā izglītība nebeidzās, bet mēs varam gluži kā Ventspils vai Valmiera, kā valsts pilsētas, piedāvāt arī šo augstāko izglītību. Un ar tādu dziļu sēru es vienkārši kā nozares speciālists tiešām pārdzīvoju par ērgļu guļbūves speciālistiem, kas ir krituši šobrīd. Ja? Un tā ir nozares, es teiktu, katastrofa. Bet tur būtu visi izkonkurēti, tāpēc, ka ja tu 4 gados vai 3 gados var apgūt to pašu, ko tu var apgūt 4 mēnešos. Jautājums, vai to pašu? Bet... Nē, protams, ka nē, bet izkonkurē, jā. Jo mums ir šī Barkavas arotskola, kur ir iespēja dažādu veidu profesijas apgūt, jo pēc tās teorijas apmēram 50% ir vidusskola, 50% būtu jāiet arots jau pēc 9. klases. Šo proporciju ievērojot, tas Barkavas stāsts ir ārkārtīgi svarīgs, ko mēs varam piedāvāt. Mēs bija saruna ar Māris Prinčuku, viņš arī saka, aizliet. Es pats uz sevis jūtu, es esmu beidzis vidusskolu. Es daudz ko saprotu, bet, lai apmainītu krungriezim ripu, es iebāzīšu nepareizi, vīlītes salauzu tikai tāpēc, ka vīlīte ir no trausla metāla un vienkārši kaut ko citu jābāž priekšā. Es saprotu, ka es zinu, kā lietas funkcionē, bet man nav iemaņu. Un Māris Prinčuk, viņš tieši to pašu saka, viņš saka, es jaunāko ledīšu tehniskajā disciplīnā. Un ja es pirms kādu laiku domāju, ka, ak, Dievs, tas, kad visi saka, aizies vidējā speciālā, kad mūsu Eiropa tā kā grib nonevelēt par to, ka mēs tagad nekad nebūsim kaut kādi izcili zinātnieki vai kaut kas tam līdzīgs. Tad izrādās, ka tajā brīdī, kad tu darbini rokas, tev arī galva attīstās. Un līdz ar to tā tehniskā universitāte, man tagad 9. klasnieks ir mājās, es stipri domāju, lai viņš strādā rokām, nevis tikai apgūst zinības, jo tur jābūt kaut kādam balansam. Mums ir tas iespēja skolēnu darbs vasarā. Mēs 40 darba vietas katru vasaru apmaksājam skolēniem, kur pašvaldība maksā algu un darba devējs maksā sociālā nodokli. Jā. Un tur ļoti daudz izmanto šo iespēju, uzņēmēji arī piesakās. Tas arī ir veids, kā tu savu nākotni mazliet paskaties, vai tev patīk pie Nāroltas stacijā pastrādāt, vai varbūt tev gribās pie Jāņa Liepiņa kaut ko pazīmēt datorā. Tā arī tāda laba iespēja, ko skolēni un jaunieši izmanto. Paklau, mans jautājums vēl viens ir tas, es sevi ķeru pie tādu, ir visādi apgalvojumi. Teiksim, ka es otram bēdu roku pats tajā iekrīt, kas ir pilnīgs stulbums, jo otrs tajā iekrīt noteikti. Bet es domāju, cik daudz tur ir patiesības. Ko tu vari teikt, ka mēs mācāmies no saviem bērniem? Agribiem tavs sensīši no tevis kaut ko ir mācījušies? Fāters uzvesties, piemēram. Viņš mazliet varbūt pasakojot manām gaitām, ir spiests kaut kur būt un palikt mierīgāks. Saprast, ka nevienmēr visu var izdarīt uzreiz. Ka ir kaut kādi jāapmeklē kompromisi, ir jāiet kaut kāds ceļš, kas ir pietiekami garš. Jo, tas mans darbs ir tāds, kā tu saki, vektoru, bet ne uzreiz ar pielāgošanos un dažādiem veidiem, kā sasniegt rezultātu. Bet viennozīmīgi es esmu ļoti daudz mācījies no vecākiem. Es domāju, mums tas pats stāsts. Un caur labiem piemēriem tie bērni jau arī uzsūc un izmantoja dotās iespējas arī aug un mācās un pilnveidojās. Kā jums ir ar tiem mācīšanos no bērniem? Visticamāk, es no saviem bērniem varu mācīties pacietību, jo vispār esmu nepacietīga. Un būt patiesa, jo tad, kad man dēls šodien prasīja, uz kurien es braukšu un cikos es būšu mājās, es teicu, es nezinu. Viņš prasa, uz kurien tu brauksi, un es viņam izstāstīju. Un tas, ko viņš man pateica, un atkal tēlosi no sevis un mainīsi savu balsi un runāsi savādāk nekā runā ikdienā. Un es domāju, jā, tā ir. Tad mājās es ļoti daudz bļauju un dusmojos. Un tad es mēdzu runāt tā kā zalīdāk. Parādā mums tagad mājās runā. Nē. Tu saki, Augusta, kāpēc nav novākt, kāpēc gultnēs? Apmēram tā. Un tā ir. Man īstenībā sanāca smiekli, tad es vienkārši varu būt patiesa. Un tas, ko es mācos, tā ir pacietība, jo tā nav mana labākā īpašība, es esmu nepacietīga. Jā, bet no otras puses, ka ja perdels nesaklāja gultu vienreiz, otrais, trešais, piektais. Tieši tā. Man to pieciest. Un mans tonis nepaliks maigāks. Es tagad sadzirdēju to toni. Bet nākamais līmenis, kad nevajag paaugstināt balsi, bet pietiek ar skatienu.
Tad jābūt elektriskajam tam apsējam ap kaklu kā sunim, lai viņš nečerā tur, kur nav jāčer. Nu, manā gadījumā man liekas, ka viennozīmīgi no bērniem es esmu mācījies, un vai es iemācīšos, es nezinu, bet tas, ka viņi man noteikti palīdz, ir visas viedierīču lietas, datori, sistēma, administrācija, administrēšana mājās. Tur vecākais puika vienkārši es absolūti uzticos, un tas varbūt arī personīgi vienkārši man nesaist, jo es esmu tās 8 stundas pie tā dzelža nosēdējis, un tas absolūti nav man. Absolūti. Vēl viena tāda tēze nāk prātā, ka tā bērni ir mūsu spogulis, bet tas laikam ir tiešā pretrunā ar vienu foršu, es diemžēl nezinu, kas to ir paudis, bet angļu valodā viņš ļoti labi skan, ko mēs šeit necitēsim, bet ar domu tādu, kad labi laiki... Nē, man nav tik skaisti angļu valoda. To arī bērni noteikti mums var iemācīt visiem šobrīd, jo tas, ko viņi uzsūc no tiem mēdījiem, ir tiešām fantastiska angļu valoda, manā izpratnē. Viņi tikai normāli ērgļu vietā sāk zīmēt balgalas ērgļu, kas ir amerikāņu simbols. Es saprotu, Holivuda ir nostrādājis. Bet tā doma tam tekstam bija tāda, ka labi laiki rada vājus cilvēkus. Un otrādāk. Un tur ir baigā patiesība. Un par to saklāto gultu, Māri, es tev varētu teikt, ka es varu pateikt 3 reizes, bet varbūt, ka vairāk arī nevajag. Tā ir viņa izvēle. Un tad, kad viņam dzīve piemetīs to situāciju, ka viņš par to jutīsies neērti, nevis es viņu būšu tur uzpasējis un šī pāraprūpe, tas ir tik traki noskatīties uz to, kā mēs tos bērnus izlaižam, piedodiet. Es kā izdarīt, es nelieku nezinu. Es šeit to stāstu par to gultu. Es vienreiz 2 nedēļās apmēram uzklāju, lai viņi būtu tā kā jābūt. Jā, tas ir precīzi. Tas ir tas spogulis, ka tu parādi. Jā, lai viņš saprot, viņam kaut kāda kritērija. Grūta dzīve rada stiprus cilvēkus. Tad tas nozīmē, mums kā vecākiem ir jāsarežģī viņam dzīvi līdz tādam līmenim, lai viņi izaugtu stipri. Neampelējamies ar bērniem. Tie ir jau, viņi ir ar savu raksturu, ar savu varēšanu, kā saka, ko Dievs devis, to viņi ir visvairāk attīstīs. Kur tas tavs sīkais dabūja redzēt to, ka tu tēlo? Tas bija interesanti. Es esmu aktrise, pirmkārt. Ja es spēlēju teātrī. Un viņš ļoti... Cesvainas teātrī, jā. Trīnas grēkus, taču jūs tur neiestudējat? Vēl nē. Un viņš ļoti bieži dzird, ka es runāju pa telefonu darba jautājumos. Un tad, kad tā kā es runāju mājās, tā es pa telefonu nerunāju. Jo tad, kad es paceļu telefonu, es saku, jā, lūdzu. Tur tas ir. Un tad viņš saka, tu atkal tēlosi, kad runā tā, kā tu īstenībā nerunā. Viņam tas uztrauc. Viņam tas tracina, ka es tā daru, jo mājās es nekad tā nerunāju tādā tonī. Bet es domāju, ka tur, kur tu esi sabiedriskās pakalpojumu sfērā, tu esi spiesti tā darīt vienkārši. Tieši tā. Tas ir normāli, tu neesi vienīgā. Tieši tā. Visi tā dara. Dzirdējis, ka man mājās saka, kāpēc tu tagad ar klientu runāji tā un ar mani šādi. Protams. Šādi, jā. Jā, tad tu saki, ka mācīties var no tāda viedokļa, kā tur ar kompi un kā. Es atkal skatos puiši meitenes. Milzīga atšķirības starp to, kā viņi aug tie puiši un kā aug meitenes. Es reāli savos 50 kapekām gados vienkārši kaifoju par skuķiem. Man nekad nebija tāda iespēja, nebija manējies. Tagad ir, un es tiešām arī kā vīrietis vienkārši, tad brīdī, kad aug meitas, tad es redzu, ka tā situācija ir pilnīgi savādāka. Cik viņās ir jāieliek iekšā, cik dēlos jāieliek iekšā, bet tas jau ir vairāk paaudzināšana, tas jautājums. Man bišķi uztrauc tā lieta, ka ja mēs esam Madonas novads, mēs esam ģimenē 2 gadus esam dabūjuši to ģimenē. 2 gadus Vidzemē, 1 gadu Latvijā. Jā, Latvijā. Ģimenē draudzīgākā. Tas tik tālu viss ir skaisti. Bet tādā brīdī, kad es redzu, kad notiek kaut kāda cīņa par ko tad mēs darīsim, kas te būs, man ir tāda sajūta, ka ārzemnieki, kur dzīvo daudz lielākā ļaužu blīvumā cilvēki un kuriem pilnīgi savādāk tie kriteriji, kas ar viņiem notiek un ko viņi gribētu, viņi redz, ka mēs te dzīvojam tā kā zaļā cimdiņā un vienlaicīgi mūsu ir ļoti maz. Un tad es klausos uz Rīgu braucot pa Latvijas radio ziņas klausos un saka, jā, šomēnes atkal piedzima mazāk par 10 000 bērnu.
Tā nav baigi štrumtīgā ziņa par tiem mazdzimušajiem. Tas ir indikators labklājīgai dzīvei. Indikators labklājīgai dzīvei? Tu domā, naudas par maz? Es domāju, ka naudas ir par daudz, lai dzimtu vairāk bērnu. Bet tad fundamentāls jautājums man ir tā pašvaldības politika par atbalstu ģimenēm, ēdināšana, bērnu dārzi, transporti, piedzimšanas pabalsti. Tas nav motivators, un tas nav veids. Mums kaut kas pilnīgi savādāks ir jādara, lai šo dzimstību kāpinātu. Un kas tad būtu tie veidi, kā to darīt? Jo es atzīstu, sākoties no dzimstības, sākas vai nu iespējas, vai nu draudi. Ir vai nu skola ir slēgta, bērndārs darbinieks, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Un ja man jāprasa, ar ko pašvaldībām reģionos ir visvairāk jāstrādā, ir šī demogrāfija un iedzīvotāju skaits. Un tā mūsu politika ir bijusi tā sociālā paka ģimenēm, darbs ar jaunatni, tā kopējās sajūtas radīšana, bet tu saki, varbūt ir pilnīgi citi mehānismi, kādi jāieslēdz. Kas ir pašvaldības spēkos, lai to mainītu? Es to redzu tā, ka tas, ko Madona šobrīd piedāvā, tiešām ir šo situāciju veicinoši. Un mēs nekad neuzzināsim, kā būtu, ja šīs pakas nebūtu. Varbūt te vēl būtu lielāks kritums. Bet tas, ko kā vecākam izvēlēties būt par vecāku, ģimenei izvēlēties būt par vecāku, pazuda doma. Es gribēju teikt, ka uz agrā jautājuma, vai tas ir motivators, es teiktu, ka es šobrīd domāju par sevi. Motivators nē, bet izcils atbalsts jā. Kā izcils atbalsts, ja man ir bērni un tas, ko es varu izmantot, jā, atbalsts jā, bet vai motivators nē. Un es domāju, ka šis jautājums ir tāds, šobrīd mēs runājam konkrēti par Madonas novadu, bet viņš ir visā Latvijā, viņš ir globāls šis jautājums. Un vairs kaut kāds, tur es nezinu, pieņemsim piedzimšanas pabalsts, piemēram, ja mēs viņu palielinām pa 100 vai 200 vai 300 eiro, es gribu teikt, ka nekas nemainīsies. 5 jaundzimuši bērni kaut kādu mēnešu griezumā uz priekšu vai atpakaļ. Es nezinu, vai tas būs tāds baigais demogrāfijas sprādziens. Un līdz ar to es gribu teikt, jā, ka tas ir atbalsts vai motivators. Nē, mēs par to varētu spriest tad, ja mēs būtu vienīgā pašvaldība, kur būtu šādi rādītāji slikti. Bet tas ir visā Latvijā, kur mirstība 3 reizes pārsniedz piedzimušo skaitu, diemžēl. Paskatāmies taču uz visu Eiropu, uz vakaru Eiropu, jo mēs sasniedzam augstāku dzīves līmeni, jo mēs kļūstam, piedodiet, egoistiskāki, mēs kļūstam patērējošāki, mēs neesam gatavi ziedot sevi kalpojumu, kas ir ģimene. Ģimene, kupla ģimene, tas ir kalpojums citam. Jā, protams, es domāju, ka tā drošības sajūta arī ir vēl viens faktors, kas šobrīd globāli Eiropā to drusku tomēr ietekmē. Tā neziņa, tā bišķi raustīšanās. Man liekas, ka tas ir prieks par dzīvi, tā kā sunīts. Ko tu var iedos? Prieks par dzīvi. Un kaut kā mēs to prieku tā kā neizjūtam, jo tās pamatā ir lustīga dzīvošana, lai tālu skan. Un tā lusta kaut kā mēs degunēs vien smagāk. Man Indijā viens džeks teica, vecs vīrs teica, jūs ar tiem bērniem pārspīlējat, jums par maz viņi dzimst, tāpēc jūs par daudz par viņiem domājat. Domājat par veciem, redz, Indijā maz vecos ciena. Jūs tiem bērniem apkārt desojat tā kā tādam svētajam. Te es mazliet piekrītu, es arī kaut kad agri izteicu to viedokli, ka faktiski, ja mēs tajā mazajā ciemetiņā, šobrīd aktuāla izglītības reforma un bērnu skaits samazinās, bet ja mēs noņemsim arī kultūras namu vēl nost, valkam krustu pāri un tur viss beigsies. Tāpēc, ka, ja nav šīs kopības, tās sajūtas, tad nevar rasties arī nekas tālējošāks. Es ka bērni jau uz pulciņiem iet, ne uz kultūras namu. Jā, bet tas ir vajadzīgs vecākiem. Tur ir tas stāsts par to lustēšanos. Jā, tā lustēšanās. Lai ir kur arī sevi izpaust, kur aiziet uz teātru uzspēlēt, kur aiziet uz kori padziedāt, manā gadījumā vai ansambli. Lai ir pilnvērtīgi, lai tas cilvēks jūtās labi šeit, tagad. Es arī esmu domājis par to vietas piesaist un par to pašrealizāciju. Jānis Dieta korī, Ilija spēlē teātri, es esmu daudz dejojis savulaik. Kad mēs braucam uz dziesmu deju svētkiem un esam lielākā delegācija vai viena no lielākajām delegācijām Latvijā, tas noteikti arī iedod to sajūtu, to
pašrealizāciju, kolektīvam piederīgs, vietēji piederīgs, pagastam piederīgs. Un tie kultūras nami ir piepildīti. Un mēs esam runājuši par Bērzonas kultūras namu, kurš nu pat renovēts. Un es katru dienu braucu viņam garām un tur deg tā gaisma. Jā. Un ir tie cilvēki un darbojās. Un par to ir milzīgs prieks, bet skaidrs, ka arī vienā brīdī tas iedzīvotāju skaits ir tas katalizators vai pakalpojumu saņēmēju skaits par to funkciju. Un tie ir tie smagie lēmumi pašvaldības darbā, kas varbūt reizēm kāda funkcija jānomazina, efektivizējot to citā vietā un pakalpojumu kvalitāti ceļot. Bet tie ir ārkārtīgi smagi lēmumi un negribās viņus. Pierīgā tur ir pretēji. Pierīgā ir rindas bērndārzos, skolās nav vietas, un viņi risina pilnīgi citas problēmas. Mums atkal ir bērndārs pieejams visiem, skolās ir vietas. Mēs bišķi pārāk plānveidīgi neesam, jo tomēr tāda viegla attieksme pret dzīvi, viņi aicina tā kā tāds zināms leciens nezināmajā. Es nezinu, vai, ja es tuvotos savai sievai un teikt tā, tagad es to uztaisīšu 4. Nē, varbūt pietiek ar 3 automātus, loģiska reakcija. Bet, ja tu ļaujies dzīvē, tad rodās var 3., 4., 5. viņš var rasties. Un tā ir dzīves situācija, un nevis prognozēšana, tagad tas šitā, man 5 gadi, tagad tur jābūt arī kaut kādam vieglumam zināmam. Un mums tā dzīve ar to, ka, pasaki man, ko mēs pēc mēneša darīsim tajā un tajā datumā, viņi rada tādu smagu. Tas Excels ir pārāk daudz ielikcējis, jo mums galvās, ka mēs vairs nevaram tā viegli šodien. Man ļoti patīk veco senais latviešu kalendārs. Esot bijis tā, ka latviešiem vienreiz nedēļā pirtī gāja 9 dienas esot bijušas kalendārā. Tā man daži senatnes pētnieki stāsta. Jūs varēsiet apstrīdēt. 9 dienas ir nedēļā, tātad tā nedēļa tāda, bet ir saulgrieži un saulstāvi 4 dienas gadā, kad laika nav. Un tas man no tādas lustēšanās viedokļa ļoti patīk, kad ir vienkārši šodien, saulgrieži, un šodien neskaitās. Tu vari darīt, ko tu gribi. Tev nav laika, saule norietēs, aizies gulēt, rītdien pamodīsies, atkal varēsiet darbos. Kā radīt to prieku? Ar teātru mākslu droši, ne? Jā. Ko tu spēlēji? Kad? Beidzamajā. Beidzamo? Jā. Izrādi, kā saucās? Jā. Jāju dienu, jāju nakti. Tas jau gan ir tā kā pat dzimstības vērošana. Es zināju, ka tā teiks. Nē. Drusciņi varbūt kaut kādā kontekstā izrādē. Jā, ar laimīgām beigām, ar skatu uz nākotni. Jo Kairišam arī skraidot visu sapnis vasaras naktī, es klausījos radio. Arī tā dīvainās pozīcijā tādā. Tas neveikls klusums. Tas ir tu kaut ko tu māki. Nē, man tagad ienāca prātā, pie mums bija delegācija, kas vērtēja šo ģimeni draudzīgāko pašvaldību. Un tā komisija brauc vairākus gadus. Un pēdējo reizi mēs viņiem rādījām Lubānu. Rādījām Lubānu ar domu, ka mēs tiešām esam ļoti liels novads ar daudzām apdzīvotām vietām. Bet es stāstu, ka Lubānā, kas nebūtu nav tuvu Madonai, renovējas skola, ir bērndārs, ir mākslas skola, ir multifunkcionālais centrs, tur dāmas auda tajā brīdī šajā centriņā, pēcpusdienā nāca jaunieši, ir jauns rotaļlaukums, ir mototrase, ir uzņēmēji, un tas pakalpojumu klāsts ir liels, un tas nebūtu nav centrā, un tas stāsta par lieliem novadiem, kad pakalpojumi koncentrējas tikai centros. Mūsu gadījumā viņš manā skatījumā nav, un mēs mēģinām šo dažādību piedāvāt teritorijā iedzīvotājiem uz vietas. Tas nav vienkārši, bet mēs to darām no bibliotēka, kur mēs bijām. Un tas viss mums pa teritoriju plānveidīgi tiek nodrošināts. Arī es uzskatu, ka nevar būt Latvijā visi dzīvot Rīgā vai tikai lielajās pilsētās. Tas lauku stāsts ir ārkārtīgi svarīgs. Jo Madona nav tik varas kā, manuprāt, kā, teiksim, Cēsis, kuras ir egoistiskāk centrētākas. Es sežot pie domas galda, redzu arī, kad rītīgi, iejūtīgi domā par tāliem galiem. Mēs esam tur puslīdz vienādi visi. Liepiņa ģimenē tā uzstēšanās nebūtu nenozīmē tikai Jāņu ugunskura. Mūsu ģimenē tas viss kvalitatīvi kopā pavadītais laiks nes tās emocijas. Vai tas ir, teiksim, vecākās meitas kaut kāds orķestrā uzstāšanās. Tur tētis emocionāls kļūst un raud.
vai tās ir fantastiskas spēles puišiem basketbolā vai volejbolā meitiņai. Vai tas ir koncerts, vai tas ir vienkārši uzvelkam slides un paslidojam pa kādu no mūsu ezeriem. Ja? Tas ir tas, kas es to nevarētu nekad piedzīvot, teiksim, Rīgā. Tā dabas klātesamība, iespēja izrauties ar supiem, izbraukt Lubānā. Tas ir tas, kas veido mūsu piederību šeit. Tas vismaz ir manā ģimenē. Jā. Tas ir pēdējums atmiņas. Protams, es vēl šodien atceros, kā tētis mani veda makšķerēt. Jā. Protams, ka tas ir tas, kas mani veido šeit piederību. Jā. Kā piepildīt pagasta kultūras namu? Ļoti vienkārši. Pagastā ir viens bērnu koris un 2 bērnu deju kolektīvi. Koncertā būs mammas, vecammas, krustmātes, kaimiņienes. Tā tas arī strādā. Visi būs priecīgi, visiem būs ballīte, būs bildes. Un tā kopības sajūta, viņa vienkārši fenomenāli veidojas. Un reizēm pat nevajag nekādu lielu mākslinieku, bet tie vietējie, viņi izveido to sajūtu. Un tie ir skaisti brīži. Covid bišķīt pagaņāja to visu pasākumu. Jā, bet Covid iedeva iespēju strādāt attālināti, strādāt no laukiem, un daudz šo iespēju izmantoja. Un tas laukiem nāca par labu. Manā saprašanā kultūras man pazaudēja, tāpēc, kad varēja saprast, ka čupoties un pa interesēm iet kopā var arī brīvā dabā. Un daudzi, kuri iet pastaigāties un pastaigāties kopā ģimenēm. Vakarā es nebiju iedomājies, es teiksim, strādājot visu laiku, bet citreiz meitas, kur ir maniem vecākiem, manai mammai vispār liekas, jums te bērni uzauguši vispār nepieskatīt, tā vienmēr vecām mammām liksies. Bet tad ir viens brīdis, kad saku, aizējam kājām mājās, nevis kā mašīna, tur kilometrs un 700 metri. Un mēs ejam ar kājām un runājamies, un man pēc kādām nedēļām meita saka, klausies, mēs atkal nevaram aiziet ar kājām mājās. Es saku, kas tur bija? Baigi forši pastaigājāmies. Tajā skrējienā dažreiz ir vienkārši kājām mājās jāiziet. Tu nebija vienīgā laiva kāla ezerā Covida laikā. Jā, es nebiju, bet es arī nebiju tas vecāks, kurš saka, tagad te ir un pa kreisi ielas pusi. Mēs līdām zem tilta un skatījāmies šāds brīnums. Analizējām suņu kakas. Tas viss pieder pie lietas, tā ir bērniem laukos. Kā jums ir ģimenē? Līdzīgi, vairumam tāpat kā visiem citiem, līdzīgi. Es gan, ņemot vērā to, ka darbā pa lielam es visu laiku esmu cilvēkos, vairāk vai mazāk, man, vismaz tādos darba dienas vakaros, man gribas atpūsties vienai pašai, man vajag klusumu, tad es eju staigāt viena pati ar suni, nepētu suņu kakas, jo... Suns tev ražo kakas? Jā, un es viņas neanalizēju un nepētu, jo lielākoties, tad, kad sanāk iet pastaigāties, ir jau tumšs. Un tas, no kā es iedvesmojos, ļoti daudz lasu grāmatas. Man vajag pēc aktīvas ikdienas, man vajag mieru, un es varu nedarīt neko. Jā, es neaugstu visu laiku, piemēram, brīvdienās atrasties cilvēkos. Es gribu redzēt, kurš no šeit klātesošiem gribētu visu laiku brīvdienās būt cilvēkos. Tev nākās, tev darbs tāds, ne? Jā, bet man arī ļoti patīk būt vienam un savā nodarbā kaut ko darīt, protams. Vēl par piederību Agris kā minēja par Lubānu, kas ir ļoti, ļoti tālu. Nevis ļoti tālu, bet stipri tālāk no Madonas nekā Cesvaine. Es par Cesvaini. Man ir grūti teikt, kā jūtas lubānieši, ērgļi, kas ir tālāk no Madonas. Bet Cesvainē es varu teikt, mēs jūtamies ļoti tuvu Madonai. Ļoti tuvu. Mēs arī esam tuvu, bet mēs arī jūtamies tuvu. Jūs arī otrais pasaules karš maz nodarījis pāri. Un vēsturisko celtnim sanāk vairāk nekā Madonā bez muzeja. Bet pa Lubānu es bija gadījums uzrakstīju bērnu grāmatu, un es domāju, ka vēl vienu uzrakstīšu, tāpēc, ka es tā kā apsolīju viņiem. Es tik nezinu vēl kad. Bet Lubānas bibliotekā bija aizlīmēts ventilācijas lūks. Un es, protams, kāpēc? Viņš nesaprotu, odi Lubānā ir izlidojuši. Un ja tu vispār gribi, lai mēs te visu laiku nesitam odus, bet klausamies tevi, tad mēs tās lūkas aizlīmējām. Es neiedomājos, ka Lubānas odam ir tāda ietekme uz vietējo to cilvēku populāciju un viņas aktivitātēm. Bet to var izbaudīt tikai tad, kad tu saskaries ar to problēmu. Vēl to, ko Elvija par tuvumu Madonai, mazliet provokatīvs arī stāsts jautājums. Katru gadu pārskatot dzimstības rādītājus,
praktiski vienmēr pagasts, kurā piedzimst visvairāk, arī 24. gadā ir Sarkaņu pagasts. Un tā jau pēdējos gadus vienmēr. Sarkaņu pagastā nav skolas jau vismaz 10 gadus. Manuprāt, mums ir attīstījies pakalpojums aprūpe mājās, kad seniors var nebūt institūcijā, bet saņem pakalpojumu mājās, ir tīpaši vientuļies seniors. Un, pat pieņēmām lēmumu būvēsim vēl vienu pansionātu, jo tas senioru skaits paliek arvien lielāks, un to mēs ļoti labi saprotam. Bet varbūt tā no sociāla dienesta viedokļa, kā tas seniors jūtas un ko varbūt vēl no pašvaldības viņš prasa vai taujā, vai tā ir saruna ar sociālo darbinieku, vai tā ir kāda reāla palīdzība. Kas ir tas, ko vēl varētu darīt? Runājot par institūcijām, lai cik tā institūcija būtu jauna, moderna, lai cik šis pansionāts, jeb aprūpes centrs būs pielāgots vajadzībām, viņš būs skaists, visi grib novecot vecumdienas mājās. Visi vēlas vecumdienas pavadīt savās mājās. Ja ne visi, tad vairums. Un, diemžēl, kaut kādu apstākļu sakritības dēļ, tad viņi atrodas iestādē. Tāpēc šī alternatīva, kad ir pieejams pakalpojums aprūpē mājās, tie, kas ļoti nevēlas dzīvot pansionātā, tad šī ir tāda izcila iespēja izmantot šo pakalpojumu, kas arī trūcīgām mājsaimniecībām ir bez maksas, šis pakalpojums aprūpe mājās. Bet šobrīd tas, kas uz doto brīdi ir aktuāls, ir šīs braukšanas atlaižu kartes, kur cilvēki, pensionāri nāk rakstīt iesniegumus, un tas, ko sarunājoties ar viņiem, es dzirdu, ir tas svarīgi, ne šī atlaides summa. Ja tas maršruts ir īsts, loģiski tā atlaides summa 50%, tie nebūs, kaut kādi anomāli līdzekļi, ko tagad ietaupīsi, bet fakts kā tāds, ka par viņiem ir domāts. Un tas, es teiktu, ka ir vissvarīgākais, kad par viņiem ir domāts, kad par viņiem atcerās, jo diezgan bieži dzirdu frāzi, arī mēs šī sarunā diezgan daudz runājām. Sports, jaunieši, sports, jaunieši, bērni, atkal sports. Un tad šādu jomu kā pensionāru aprūpe, viņu tādas cieņpilnas vecumdienas, mēs pieskaramies pie tā mazliet mazāk. Bet tie pensionāri mums nekur nepazūd, viņi mums ir, un viņiem ir svarīgi, lai mēs par viņiem atceramies, un lai tik bieži neskan šī frāze, viss jau atkal sportam. Un šis fakts, ka par viņiem tiek domāts arī ar šīm atlaižu kartēm, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Varbūt ir vēl kaut kas, ko tu saproti, ko vajadzētu, kaut kādu vēl atbalsta veidu vai kaut ko šo senioru centru stiprināt, varbūt tās, vai kaut kādas iespējas līdzdarboties, vai varbūt, pabalstu uz zālēm vairāk? Šie pabalsti ir. Viņus saņem trūcīgas maznodrošinātas mājsaimniecības, pabalsti medikamentu atmaksai un ārstu apmeklējumiem. Viņi ir. Es teiktu, pat šie pabalsti, ja palīdzība ir pat lielāka nekā blakus novados, un es gribu teikt, ka viņa ir ļoti liela. 200 eiro, piemēram, gadā atmaksāt zālē maznodrošinātai mājsaimniecībai. Tas nav maz. Un par tādu līdzdarbošanos, par aktīvu pensionāru, man gribas vienmēr teikt, tie, kas ir aktīvi, tie to jau dara. Un tie, kas to nedara, tie arī, manuprāt, to nedarīs. Varbūt kāds ir motivējams un viņš tad tur pavilksies līdzi, bet tie, kas vēlas darīt, tie, kas dara, tie jau arī dara. Varbūt tas, kas ir šķērslis, es nezinu, vai to var atrisināt pašvaldība, vai tas jau arī, tas ir tāda valstiska jau problēma, tāda transporta pieejamība, tāda laukos. Es nezinu, es varētu dzīvot 15 km no Cesvainas, un es gribētu, tamborēt, spēlēt teātri. Es netieku uz viņu. Es uz viņu netieku. Un vai to var atrisināt pašvaldība, grūti teikt. Un tie arī būtu, manuprāt, milzīgi resursi, ja mēs to piedāvājam visos pagastos, tagad atkal kaut ko vizināt un vest. Bet, es gribu uzsvērt to, ka doma, ka par viņiem tiek domāts, ka par viņiem atcerās, ka par pensionāriem tiek domāts, lai cik niecīgs būtu šis atbalsts, manuprāt, tas ir vissvarīgākais. Bet viņš nav niecīgs. Es zinu, pie galda sēžot domē, es dažreiz pat ķeru sevi pie pretējās domas, redzi, bērni nevar pavaicāt, ko mēs gribam. Savukārt, tādā brīdī, ka mums jānobalso par Madonas ūdeni vai kaut kādām tādām riskantākām tēmām, pensionāri ļoti artikulēti un turklāt pamatīgi un pamatoti pauž savu viedokli
Un, diemžēl, tu saproti, ka viņu viedoklis ir uzklausāms, bet viņiem nevar paļauties pavisam, tāpēc, ka citādi jau sanāk, pensionāriem vairāk tā enerģija ir uz to noturēšanu un uz to iegūšanu. Un Andris saka, piemēram, pie galda vienmēr to sociālais jautājums tā noliek kā neviena cita sfēra, neviena cita joma. Kārtīgi visu izsvērt pa santīmiem. Viņš ir izgājis cauri visām tabulām vairāk nekā Viktor Obalti, un viņš visu zina kārtīgi. Es nezinu, kā viņš runāt, ja viņš nebūtu pensionārs. Jā, tas ir galvenais, ka viņš ir no Jēkabpils, un viņš teica, ka viņš vairāk nebūs kā deputāts, bet es saprotu, ka viņš ir ilgdzīvotājs, tāpēc viņš ļoti labi zina, kas no kā rodās un kā vispār rīkoties. Bet mans jautājums ir, bija kinoteātri Vidzeme, vai mēs to savu pretinākšanu, jo manā saprašanā mēs tiešām pensionārus jūtam, mēs jau nevaram nejust savus vecākus, savus radiniekus, mēs viņus jūtam, ir. Un tagad tas jautājums, es tīri tā no veselā saprāta skatoties, es zinu, ka bieži vien laukos ir tā, ka, ja tev pišķīt pa kaut ko ir jāsamaksā, pišķīt, bet tu zini, ka tad tu esi radījis svētkus, jo ja tev met uz galvas pa velti, tā sajūta ir savādāka. Un es vienkārši, lai paskatītos uz kolēģu sejām, vienkārši tādā brīdī, ka kinoteātrī Vidzeme uz 3 stundām ir kaut kāds foršs pensionārs sajiets, un jā, pa 25 eiro ir stāsts. Restorānā 25 eiro maksā varbūt viens kārtīgs otrais, un ja visi pensionāri kopā nevar samesties vienam kārtīgam otriem tos 25 eiro, tu viņam faktiski ar savu pretimnākšanu laupi svētkus. Viņam varbūt būtu jānoliek 30 eiro centi, bet viņš zina, ka viņš samets kopā, un tas ir tas notikums, arī tā materiālā stimulēšana varbūt neraisa viņos to vēlmi vēl kaut kā piespiesties. Vēl pieminēšu par pensionāriem. Es pieļauju, ka Madonā, cik esmu bijusi arī pasākumos, ir ļoti aktīva senioru biedrība. Tur viņi mauc riktīgi. Jā. Es nezinu, kurā es esmu bijusi, vairākās vai vienā, bet kaut kādā, kurā es esmu bijusi, man vispār cepuri nost. Cesvainē tāda aktīva biedrība, kur būtu tāds liels pulciņš, vairs nedarbojas, bet bez biedrības. Tas, ko viņi ļoti vēlas, ja arī ir man zvanījuši un vaicājuši, jo tādu praksi mēs piekopām un radām iespēju tad, kad bijām Cesvainas novadā. Tas, ko viņi vēlas, arī runājot par maksu, viņi ir gatavi kaut ko maksāt, piemēram, kaut kādas ieejas maksāt paši. Iedodiet transportu. Iedodiet transportu, aizbraukt ekskursijā. Nav visiem transportu, nav mašīnas, nav bērnu, kas tur var izvadāt, kaut ko apskatīties un redzēt. Ļoti labprāt. Ja mani stacijā brauc arī no citiem novadiem atbrauc pensionāri, un es viņam, šī gadījumā es viņam saku, es neesmu iestāde un es jums nevaru uzsaukt. Man ir lietas, kas man maksā, bet tad, kad tu viņiem izstāsti, ka šī ir lieta, no kuras mana ģimene barojās, viņam nav žēl arī nolikt par to labo kafiju to cenu, kādu es esmu noteicis, jo viņš saprot, kur viņš atdod. Pensionāri nav nesaprātīga masa, kas reaģē tā kā amēba, iedod gaisu, viņi rāpos uz turieni, neiedod, nerāpos. Viņi ir gudri savās izvēlēs, diemžēl tas skafandrs ir novalkājies, bet prāts ir viņam bieži vien mundrāks nekā dažam labam vēl, kurš ir pusmūžā. Par šo transportu mazliet ar burkāna politiku mums ir tā nevalstiskā organizācija projekta programma, kur tādas biedrības kā seniora biedrības arī raksta projektus, un viņi var paņemt transportu, rīkot savus pasākumus, gadaballes. Tas ir biedrība. Jā, bet biedrība jau var nodibināt 3 cilvēki. Bet to dara, un tas strādā, un ir, un es pats brīnos, ko tik viņi nedam un gatavu. Bet tas arī nav tā, ka pašvaldība tev nodrošina, bet pašvaldība iedot iespēju. Jā. Un ja tu pats to projektu esi rakstījis un pats realizējis, cik viņi jūtas tādi varoši. Jā, tad ir tā spēja. Varbūt šeit jānostrādā ar to informatīvo telpu, lai tas seniors arī zina, ka mēs 3 savienojoties, uztaisot biedrību, varam dabūt to. Jā, es domāju, ka tur ir. Mazbērnu pieliekot pie kompi, tu 3 cilvēki 2 dienu laikā var dabūt biedrību gatavu. Es to savu komunikāciju ar senioriem redzu tādu, kad varbūt pāri tam visam materiāliem piedodiet viņiem īstenībā ir vajadzīgs visvairāk tas kontakts ar cilvēku. Jā, manai ģimenei atkal ir stāsts par to, ka mana mamma nosacīta netālu tepat Barkavā, un mēs apmeklējam arī viņas kādus pasākumus, un viņa mūsējos ļoti bieži arī tribīnēs par sporta fano un par koncertos ir klāt. Bet varbūt domājot par to, kā mēs kā sabiedrība varam viņiem tīri palīdzēt bez tādiem reāla finansiāla varbūt atbalsta, bet tiešām veltīt to laiku. Man arī kalpojot draudzē, Madonas katoļu draudzē, ģimeņu tikšanās mums ir
tad izveidojuši skaistas sadarbību, ka pašvaldība nāk pretī ar šiem iespēju izīrēt šīs telpas, un attiecīgi mēs pretī šīm samariešu biedrībai mēs dodam savu, teiksim, kādu koncertiņu Ziemassvētku. Un tas ir tas, kas, manuprāt, protams, zāles, telpas, siltums, transports ir vajadzīgs, bet ja mēs runājam par tādu viņa gara pacelšanu, tad tas ir, es pats esmu redzējis tos cilvēkus, kas raud, kas nāk klāt, kas apskauj, kas, varbūt, ka viņiem tas ir daudz vairāk nekā... Jā, tas arī par viņiem domā. Viss, ko mēs darām, jā. Tādu aktuālu tēmu par sabiedrisko transportu iesāki. Esmu sabiedrisko transporta padomē no Vidzemes pārstāvis, kur vispār lem kaut kādus jautājumus par maršrutu tīklu un tā tālāk. Un tas fakts ir sekojošs, ka Madonas novada robežās esošajos pārvadājumos praktiski nav neviena reisa, kurā būtu mazāk kā 90% dotācija no valsts. Kad faktiski 10% vai mazāk ir tikai tas, ko samaksā pa biļetēm, kas ir rezultāts tam, ka tas blīvums ir ļoti mazs un to braucēju ir maz. Un tad tāds sākas tas ritenis, kad braucēji nav reisus vēl vairāk slēdz, jo dotācijas ir milzīgas, un jo vairāk slēdz, jo mazāk brauc un aiziet uz leju. Un tas, ko pašvaldība var darīt, piemēram, Ošupas pagasts ved no degumniekiem un no pagasta seniorus, manuprāt, reiz nedēļā uz Lubānu, kur viņi attiecīgo laiku ir pie ārsta veikalā pastā un izmanto visus pakalpojumus un atkal nokļūst mājās. Un tādu praksi mēs varētu pārņemt visā novadā, jo nebūs to sabiedrisko pārvadājumu, viņus neatjaunos. Ir jācīnās par tiem, kas ir labi, ka ir valsts dotācijas tiem, kas ir, bet pašvaldība varētu šādus reisus tieši vairāk domājot par senioriem, uz centriem nodrošināt noteiktos periodos šos pakalpojumus saņemt. Tad jau arī tajā autobusā sēžot, viņi ar savā starpā var sazināties un rodās tā... Protams, un tad viņi satiekas pie sociālā darbinieka, viņi satiekas pastanodaļā, veikalā, un tas viss nav. Bet kā tu aiznest līdz tam cilvēkam, jo, man liekas, Agri, tava tā lielākā priekšrocība ir tā spēja komunicēt, un es domāju, kā to aiznest līdz tam faktiskajiem lietotājiem. Mēs šeit norunājam par to, bet kā tas tantuks, piedodiet, to informāciju saņem Barkavā, pieņemsim. Piemēram, par šī... Caur sociālo dienestu? Nē, protams, ka nē. Dažkārt tas ir viņiem tas lielais jautājums, vai tiešām ar mani ir tik traki, ka man jāiet uz sociālo dienestu. Nē. Tas arī vēl viens, varbūt stereotips, lauziet man viņu. Nē, pieņemsim, šobrīd pensionāri nāk rakstīt iesniegumu šīm te braukšanas atvieglošanas kartēm. Lielākā daļa, šobrīd, cik es esmu saņēmusi iesniegumus, mani klienti ir 1, 2. Pārējie viņi pat nav mani klienti. Un es viņiem jautāju, saku, kā jūs uzzinājāt? Jo tad, kad stājās spēkā šie saistošie noteikumi, es to uzzināju savā darba sapulcē, jo es neabonēju stariņu un es nelasu un es nepārskatu periodiski saistošos noteikumus, lai atsvaidzinātu zināšanas. Bet viņi zina. Un es viņiem jautāju, kā jūs zinat, kurš izlasīja stariņā? 5 tantēm pateica kaimiņiene, kura izlasīja stariņā, un cilvēki zina. Viens izlasīja bibliotekā, nezinu, varbūt kāds mājaslapā, bet kaut kā viņi zina, jo es saku, tas nav caur sociālo dienestu, viens klients man ir. Man mammai ir 42. gada modelis, tad 83 vai 84 gadi. Viņi sociālās medijas lieto. Jā. Un ritīgi. Un es esmu bišķīt uz pauzi. Pati lērāk no mazbērniem, īstenībā, no mazbērniem. Un nākošais, ko es esmu dzirdējis, kad viss šitā te virālais, no kur es pats raustos, tāpēc, ka viņš ir bišķi pārāk dinamisks, tas pats TikToks, ir tā seniori, kurš vienkārši spiež un skatās. Un seniors tad viņa tādā ir attīzēt, vai viņš ir sociālajos tīklos, vai viņš skatās televizoru un komunicē ar televizoru, vai arī viņš ir aktīvs ar citiem senioriem kopā tajā sasaistē. Tur ir visādi tie saucamie burbuļi, kā viņš ir. Tas, ko tu iesāki par to komunikāciju, un ka sociāla dienas varbūt ir tāda barjera reizēm, es piekrītu. Mums ir ļoti plašs bibliotēku tīkls. Katrā ciemā mums ir bibliotēka, ļoti labas bibliotekārītes, kuras datorprasmes palīdz, periodiku iedod lasīt, maksājumus palīdz veikt, un viņas arī ir tas pašvaldības informācijas kanāls, ko noteikti var izmanto, un, ja, piemēram, ir Ogres novadā
lielā bibliotēka Ogrē un 2 bibliobusi, kas brauc pa teritorijām un pakalpojas to nodrošinās tādā veidā, tad mums ir šis bibliotēku tīkls saglabāts ar domu, ka tā ir tas pieturas punkts vietējiem iedzīvotājiem, kur viņi atnāk, satiekas un arī ir kopā, uzzina, izdara. Viens vēl jautājums, par kur man strostē, bija tas, ka tagad samazināsies tas grāmatu klāsts, bet tieši otrādi, tas grāmatu klāsts ir kopīgs, līdz ar to viņas iepērk vairāk un dažādas, un tu drīkst pasūtīt, uz to brīdi tev atvedīs to. Tas fantastiski strādā, jā. Tas labi strādā. Jā. Bet mums ir tā, ka pie galda ir arhitekts. Turklāt nevis kaut kāds, bet atbildīgā persona. Un es jau iepriekš apgalvoju, ka Madona to komunikāciju ar citiem saviem skaistajiem centriem, Lubāna, Cesvaine, arī Ērgļa mēs esam, kad viņi veido tā diezgan koleģiāli uz līdzīgiem. Nav tā, ka galvas tiesa augstāk ir pilsēta un pāriet skatieties, kas ir. Varbūt mēs par to pilsētu vidi arī bišķi varam iedziļināties. Jāni, vai jūs vēlaties par to parunāt, kungs? Dodiet man tik vārdu. Klau, man liekas, ka katrai pilsētai var būt dažādi attīstības scenāriji. Ja, un man liekas, ka Madona mērķtiecīgi jau ilgākā laika posmā ir, manuprāt, diezgan veiksmīgi izvēlējusies, ka sakārtot šo ceļu infrastruktūru, ja mēs runājam tieši par pašu pilsētu. Attiecīgi, jūs nekur neredzēsiet tur gaisavada elektrolīnijas vai nesakārtotus centrālās ielas. Un šobrīd pilsēta, manuprāt, veic nākamo tādu labiekārtošanas soli, ka aktīvi domā par pilsētas ārtelpu. Jā, mēs dažkārt šķendējamies, ka mums nav ko redzēt, nav ko tvert. Tad šī ir tā sadaļa, ko pilsēta šobrīd ļoti aktīvi domā. Un šeit, protams, var pieminēt uzsāktos būvdarbus Mīlestības graviņā. Tāpat šogad, es saprotu, startēsies arī būvniecības darbi teritorijā pie kultūras nama. Tas ir mūzikas skvērs, kas dod tādu loģisku saitni šim centra teritorijai ar mūzikas skolā, mākslas skola, vidusskola, kultūras nams, bērnu jauniešu centrs. Tāpat ir visi drošības pasākumi un labiekārtojums pie basketbola laukuma. Tie tādi konkrēti darbiņi, kas parāda, ka mēs to līmeni labiekārtojumā gribam celt. Un, jā, citas pašvaldības izvēlās savādāk uzlikt vienu labiekārtotu laukumu un tad pēc tam ap to apaudzēt šo funkciju. Bet es uzskatu, ka Madona tādā ziņā ir ieguvēja, ka mēs ar lielām lietām sākam un tagad izgraznojam to. Man personīgi liekas, ka šie te publiskie lielie objekti varbūt ir bijuši tie, kur mums vai finansiālu apstākļu pēc vai ir palikuši mazliet novārtā. Es šeit noteikti gribētu pieminēt gan mūzikas skolas pārbūvi, kas es tiešām ceru, ka pašvaldībai izdosies atrast šos te finansiālos resursus, lai ieguldītu šajā objektā, kur ir paredzēti tiešām uzlabojumi šeit darba vidē, jo tie, kas apmeklē un zina šo situāciju, skaidrs, ka vēlētos bērnu sūtīt kvalitatīvākā šajā vidē. Es pats priekš sevis domāju, un bieži vien mērojot kājām ceļu apkārt pilsētai, kas ir tieši precīzi 10 kilometri, esmu sapņojis un ierosinu arī pašvaldībai padomāt par šo te posmu no stadiona līdz Lazdonas aplim, vai varbūt pat ietvert lielāku apli šo te brīnišķīgo pastaigu apveceļu, pagarināt ar trotuāru līdz Lazdonai, varbūt caur karjerīti un pat taisno Smeceres ilu, tā ka tur varbūt pat būtu vēl lielāks aplis, bet tas tā tīri no praktiskās puses, manuprāt, ir tas, kas šobrīd pietrūkst, jo mēs tiešām, es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka daudz izmanto to iespēju, būt un atrasties un iepazīt to pilsētu no tāda ārēja perimetra.
Jā, kas vēl varbūt papildiniet jūs, un tad Es piebildīšu, sarunājoties ar kolēģiem, ar citiem iedzīvotājiem, mēs runājām par pilsētvidi, kas ir Madonā un kas ir Cesvainē. Tās ir kaut kādas varbūt tādas nesamērīgi nesalīdzināmas lietas, bet to, ko es dzirdēju, tā kā nav Madonā, bet tas, kas ir Cesvainē, Madonā nav svaiga gaisa. Madonā ir svaigs gaiss tieši par šīm te pastaigām garajām, kur tu vari apiet apkārt praktiski visai Cesvainai. Tur ļoti maz transporta pabrauks garām. Pieņemsim, jo tu ej Madonā staigāties visu laiku pa lielam reiso mašīnas. Jā, un tas tāds, kad mums ir daudz svaiga gaisa. Es biju ļoti izbrīnīts, es nezināju, Uģis Bergmanis izstāstīja, ka Madonā ir viena stārķu ligzde. Jā, pastāsti, kur? Tur, kur aiz stadiona, tur, kur tas grāvīts tiek. Izrādās stārķim, lai viņš būvētu ligzdu, tas nedaudz līdzīgi par ģimenēm, filozofiski skatoties. Stārķim, lai būvētu ligzdu, viņam ir nepieciešams pietiekoši daudz barības, jo viņš nebūvēs ligzdu tur, kur viņš nevar izbarot. Un Madonā ir tik brīnišķīgais tas gravi un tas meža reliefs, ka tādas foršas purvainis, kādas Cesvainē iespējams ir vairāk, tur nav. Un ir tikai viena. Un tur bija stārķis bandīts ticis, kad uzreiz jau cilvēki sāk uztraukties. Viņš mums liek uz skursteņiem, viņš grib būvēt. Tātad viens ir atradies, kurš grib būvēt. Un Uģis Bergmanis man stāstīja, ka viņš tieši bija uzbūvējis ligzdu, turklāt uzbūvējis ligzdu, lai arī tam, kurš nesēž ligzdā, ir kur ar tādu sānu rokturu, kad tas otrs stārķis var nosēsties blakām un skatīties. Viņš saka, pagāja 4 gadi, un tikai tad tas stārķis ir akceptējis. Līdz ar to visiem pāriem apkārt dzīvojošiem tā problēma atkrita. Viņš vairs nemēģināja nevienam skursteni aizmūrēt ciet savā vairošanās laikā. Un tad, lūk, tagad tas stārķis dzīvo tur, kur viņš ir domāts, un pagaidām Madonā ir viena stārķa ligzde. Mēs darīsim, laidīsim vardas vairāk, lai vairojās, ja varbūt otru ligzdu uzbūvēsim. Mēs atjaunosim vēžu populāciju Graviņas dīķī. Bet, jo tur tiešām ļoti daudz vēžu. Bet tagad mēs nedabūsim savus, jo mēs pateicām to skaļi. Vienīgais. Bet paturpinot, Madonā mīlestības Graviņas projekts plānots vasarā lielāko daļu darbu veikt. Un tiešām ļoti liels ieguldījums pilsētu vidē. Tas, ko pieminēja par šo Lazdonas ielu, ka ir stadioni līdz Kalpa kaplim no Rīgas ielas tehniskā projekta izstrāde. Šobrīd skaņojam ar dzelzceļu risinājumus, bet tas viss ir kopā ar apgaismojumu gājiet celiņš iela, lai būtu šis pilnais aplis ap Madonu, perspektīvā uz Lazdonu. Tas pilnīga vārds vietā. Par novadu runājot, katru gadu top vairāk bērnu rotaļlaukumi. 24. gadā bija Lubānā un Ļaudonā. Šogad mums ir plānots pie bērndārziem Madonā pārbūvēt rotaļlaukumus. Ērgļos punktraks pagājuši gadu tapa, un līdzīgi projekti arī plānojas. Un 24 līderu projekti visā novadā šogad plānojas uz realizāciju. Publiskā ārtelpa tajā skaitā tur būs tā dominējošā. Vēl kas ir jauns, pirmo gadu mums būs līdzdalības budžets, kurā iedzīvotāji varēs iesniegt savus projektus. Piemēram, par kādu labiekārtotu vietu Cesvainē tu varēsi iesniegt projektu. Un citi pagasti vai apvienības iesniegs vai pilsētas, un tad iedzīvotāji balsos. Un vismaz 3 labākie iegūs finansējumu un šos projektus realizēsim. Un tā būs tā iedzīvotāja līdzdalība. Un vēl pie iedzīvotāja līdzdalības un publiskās ārtelpas mums jau vairākus gadus ir programma daudz dzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanai, kur pašvaldība finansē 50%, ja tiek veidot stāvlaukums vai asfaltēts pievadceļš pie daudz dzīvokļu mājas. Un bērnu rotaļlaukums, ja tur tiek būvēts, manuprāt, līdz 90% pašvaldība finansē. Tas arī ir veids, kā ārtelpu uzlabot, iedzīvotāji to izmanto. Un tas ir tāds kopdarbs, ka ne tikai pašvaldība, bet iedzīvotāji un pašvaldība līdzfinansē ar daļu no finansējuma, bet tā vide paliek skaistāka. Un tādās iedzīvotāju aptaujās ārtelpa ir tas, ko prasa ļoti daudz, un tāpēc arī šie uzsvari caur projektiem tiek likt arvien vairāk, lai būtu skaistāk, bet lai arī stārķiem būtu, kur palikt. Varbūt estrādē jūt? Varbūt. Mūzikas skola un daudz ko citu. Bet cilvēki domā, man, piemēram, meitas iet uz Bamtraku slidināties ziemā. Kad ir tāds ledēnāks, viņam brīnišķīgi patīk noskļūt pa mazu kalniņu. Tā vide mēs viņu paši veidojam, pa estrādi labs jautājums, ka nekad arī atrisinājums radīsies. Dot tikai bērniem uzzīmēt. Tu pats zini, ka vislabākie pilsētu plānotāji ir bērndārs. Viņi uzzīmē visu, kā ir, kā vajag, un tikai, ja mums pietiek prāti to īstenot, tad viss ir kārtībā.
Labi. Vecais zemes valdes savulaik teica, ja žūs uz striķiem autiņi, mēs neizmirsim ļautiņi. Ja tagad saprotu, vai viņš domāja automašīnas vai pamperus. Paldies par uzmanību. Uz redzēšanos. Ja ir kaut kāds jautājums, kuru mēs esam ignorējuši un vispār negribam par to runāt, droši raksti, dekorē e-pasts apakšā uzrakstu, un tad mēs arī izrunāsim to. Vai vismaz atbildēsim artikulēti.